Sveicināti mani sekotāji. Šis laikam būs vienīgais mans visemocionālākais video, ko es ilgi domāju uzfilmēt vai nē, bet, lieta ir sekojuša, kā es saprotu, ka es pati vairs netieku galā. Sāksim ar to, ka ir tāds teiciens, ka liktenis iesit pa seju, un, diemžēl, man tas liktenis ir tiešā nozīmē iesitis pa seju, kā rezultātā es esmu zaudējis to, kas man ļoti svarīgi, un tie ir zobi. Zobi ir priekšējie, notika nelaimes gadījums, un es zaudēju priekšējos 2 zobiņus. Tātad vairs video smaidīgu nebūs pagaidām, kamēr es netikšu strīpus. Protams, tie, kas netic, man ir arī izraksts, ka es biju pie dakteru tajā pašā dienā, kad man tas notika, bet, fakts tāds, kā, teikšu jums, kā ir. Man ir ļoti nepieciešama jūsu palīdzība. Jo es saprotu, ka es, kaut arī smagi strādāju, es netikšu ar šo problēmu vairāk vispār galā, jo, ja būtu tādas iespējas, būtu arī salikusi jau sen vispārējos zobus, bet, diemžēl tā ir sanācis. Un tiem, kas netic, varu parādīt arī, bet tas būs ātri, skatāties visi, kas vēlās. Tātad, ko es jums vēlējos teikt? Esmu ļoti apbēdināta, jo ir atņemts man tiešām prieks. Esmu daudz ko arī zaudējis, ne tikai zobus, es zaudēju dziedāšanu, es dziedāt vairs nevarēšu ilgi, kamēr es neiemācīšos dziedāt, runāt no jauna neiemācīšos. Varbūt jūs kāds man nesapratīsiet, bet, komentētāji tie, kas tur rakstīs, tikai zvaigzne, kļanči un kaut ko darāt, cilvēki mīļi, jūs neziniet, nekad nevar iedomāties, ka cilvēkam var kaut kas tāds notikt pēkšņi un tik negaidīgi. Kas tieši notika, par to es nevēlos runāt, tas bija ļoti sāpīgi un sitiens bija ļoti spēcīgs un kritiens arī bija spēcīgs, tātad visā kopumā ļoti smagi man ir, un tādēļ es griezos pie zobārsta un lūdzu viņam palīdzību uz izraušanu. Tā kā nedaudz bija ievilkts, sakarā ar līdzekļu trūkumu bija ievilkts, nedaudz radās arī satratojums, un sāpes ir milzīgas vēl joprojām. Bet es diezgan pacietīga, bet uz priekšdienā nav īsti laikam nekas nesanāks, jo runa bija tāda, ka man mēneša laikā ir jāieliek tie zobi, kamēr blakus zobi vēl nav sākušies šķobīties, līdz ar to, ka pazaudēti stabīlie zobi. Un mēneša laikā man ir jāsavāc 1400 eiro, un tas man ir ļoti daudz. Tādēļ es ļoti lūdzu jūsu palīdzību. Tie, kas var, tie, kas padalieties, tie, kas nevar padalieties ar video, lūdzu, es vēlos vienkārši beidzot tikt pie normālas dzīves, jo es jau diezgan pazemojumus izjūtu to, ka man nebija apakšējā zobu, es pieklusēju, es sapratu, ka es sakrāšu. Sakrāts man ir nedaudz, jo mēs no iepriekšējās vākšanas tur tā ļoti daudz nekas tur nesanāca, un tas ir tāds tā kā špļāviens no visas tās summas, kas man ir vajadzīga. Ko es gribu teikt? Ja jūs man nevariet palīdzēt, tad vismaz padalieties ar video, varbūt kāds varēs izpalīdzēt, jo es gribu atgriezties ar smaidu un gribu jums iepriecināt tālāk. Man nav viegli runāt, es ļoti ilgi domāju, vai man šo likt vai nē, bet es saprotu, ka tikai ar savu to, ko es pelnu, es vienkārši netikšu galā, un es gribu arī dzīvot tā kā visi citi cilvēki. Es ļoti ceru uz jūsu sapratnī, jo tiešām man ir atņemts daudz kas līdz ar tiem zobiem, bet, tā kā dzīvē gadās to, mēs neviens nevaram zināt, kad mums kaut kas notiks. Tādēļ esiet tik mīļi un saprotoši, un komentāros variet nerakstīt neko ļaunu, tādēļ, ka tas pilnīgi ir garām. Es ļoti ceru uz jūsu atbalstu, mīļie. Ja nevarat palīdzēt, padalieties ar video pēc iespējas vairāk. Konta numurs man kā vienmēr piestiprināts pie profila. Tur var pārskatīt, kā centos. Mēs vismaz pusi mēģināsim dabūt. Es pēc tam domāšu, ko tālāk nāksies ļoti daudz strādāt. Bet es ceru, ka viss būs labi. Paldies, mīļie, ka noklausījāties mani un cerēsim uz pozitīvismu un sapratni. Paldies!